after Chernobyl, I decontaminated me myself as fiercely as I could. In the nearest shop, I bought all new clothes. In the nearest barber shop, I shaved my hair. I called my family and said, I'm going to sauna to clean up my body as thoroughly I can. Jūsu auditorija ļoti novērtēs šos te balansējošos sadzīviskos elementus, jo tikai un vienīgi tur, kur ir lielas vērtības, lieli apgalvojumi, kombinācijā ar sadzīviskām mazām detaļiņām, tur šī te kombinācija māksla padarīs to jūsu runu daudz vērtīgāku. Tas ir tas pats princips, kas ir zoom out, zoom in. Jums visu laiku ir jābūt savas runas veidošanas procesā šai te dinamikai. Jūs esat helikoptera skatā, jūs man iedodat kaut kādu kopīgu skatu, ejam pēc tam iekšā super detaļās. Tāpat kā Ļevs Tolstojs 10 lapspušu garumā apraksta vienu tēlu degunu, pēc kura mēs varam antropoloģiski saprast, no kura ciemata viņš nāk un kāda viņam ir senči un tā tālāk, un kāpēc viņš uzvedās tieši tā, kā viņš uzvedās. Labi, 10 lapspušus jums nevajag par vienu degunu, bet katrā ziņā acu krāsu, zīlītes raustīšanos, tikus, kas te raustās, visas tie mazās detaļiņas patiesībā var bagātināt arī jūsu runu. Neveltat tam pārāk daudz laiku, bet tas ir balansējošs mehānisms.